Īrnieks nemaksā īri vairāk kā 2 mēnešus. Skaidrs, ka pēc brīdinājuma nosūtīšanas īrniekam, ja nekas nemainās, izīrētājiem jāvēršas tiesā. Bet ko tiesā prasīt? Vai tiesā bez īres parādu piedziņas jāprasa arī īres līguma izbeigšana? Vai tad jau ar brīdinājumu nosūtīšanu īrniekam īres līgums neskaitās izbeigts? Vai var prasīt tiesā izlikt īrnieku no dzīvojamās platības, bet neprasīt īres līguma izbeigšanu? Vai ir atšķirības starp prasības tiesvedību un saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu šo īres jautājumu risināšanā? Izīrētāja brīdinājuma nosūtīšana īrniekam neizbeidz īres līgumu, ir nepieciešams tiesas spriedums, lai īres līgums tiktu izbeigts. Ja vēlaties celt tiesā prasību par īrnieka izlikšanu no dzīvojamās telpas, tad noteikti tiesai ir jāprasa arī īres līguma izbeigšana, jo izlikšana ir pakārtots prasījums. Respektīvi, nevar celt tiesā prasību tikai par izlikšanu. Šādu prasību tiesa neapmierinās. Bet, ja tā ir bezstrīdus piespiedu izpilde, kas iespējama, ja īres līgums ir notariāli apliecināts vai ierakstīts zemes grāmatā, tāda īres maksas nesamaksas gadījumā tiesai nav jālūdz arī īres līguma izbeigšana, jo ar šāda tiesas nolēmuma stāšanos spēkā dzīvojamās telpas īres līgums jau ir uzskatāms par izbeigtu.